Diena ir bijusi gara. Es zinu, kad esat noguruši. Es zinu, ka mēs ļoti daudz gudras lietas jau esam teikuši, izstāstījuši, bet es tomēr gribētu pateikt paldies ārlietu ministrijai par to, ka viņi tik rūpīgi sagatavo mani, Bergmaņu kungu, Latkovs kungu, Līgu, kad mēs ejam un piedalāmies NATO parlamentārās asamblējas tikšanās. Es gribētu pateikties ārlietu komisijas kolēģei Inārai Mūrniecei. Es gribētu pateikties arī konsultantiem, kas tik cītīgi palīdz mums katru dienu, katru nedēļu. Protams, Ukraina ir mūsu dienas kārtībā kā pirmā lieta. Krievijas agresīva. Mēs sākam mūsu rīt ar ziņām, un mēs beidzam vakar ar ziņām. Tā ir mūsu dienas kārtība ar lielāko sašutumu. Es gribētu arī mazliet atkāpties vēsturē, jo mēs ļoti daudz runājam par 105. jūrdienu, mēs runājam par alus dimināšanu 70 gadu, īstenībā 76. Un es varu jums pateikt ar lielu lepnumu sirdī, kad es atceros, kā maza meitene, ka mans tēvs, Dr. Dinbergs un Speke sēdēja istabā mūsu mājā un runāja par to, kad Latvijai jābūt brīvai. Kad Krievi un okupācija ir jāstrādā, lai izglītotu amerikāņus, lai viņi saprot mūsu likteni un mūsu sāpes. Tātad 1951. gadā nodibināja Amerikas Latviešu apvienību. Pēc tam bija Brīvo Latviešu apvienība. Un jūs zināt, te ir kaut kas, ko kā bērns, kas nesaprot neko, kāpēc šie tēvi neved mūs atvaļinājumā, kāpēc visas naudas iet, lai ceļot, lai braukt, lai lidot uz vēl vienu sēdi, un cik viņi bija apzinīgi un ar kādu pienākumu viņi trimdinieki strādāja tanī laikā. Un es pateicos viņiem un domāju, kā viņi tagad justos, ja viņi zinātu, kad mēs 14. Saeima runājam par Ukrainu, par karu, par okupāciju. Un kad mums šī telpā joprojām ir cilvēki, kas varbūt neatzīst to, es domāju, viņi būtu ārprātā. Un es pateicos viņiem, kad viņi uzsāk korporācijas, gan vīrieši, gan sievieši. Un vienā brīdī, es nezinu, kurā brīdī tas notikās, es sapratu, ka tā ir mana atbildība. Turpināt viņu darbus. Turpināt viņu darbus Tautas frontē, kad Ainis Īvāns iebrauc, es biju šofers. Neatlaidīgi piketēt Krievijas sūtniecībai, būt ar Māri Ķirsonu un cīnīties. Un šodien es stāvu šeit un dzirdu, kad ārlietu ministrijas darbinieki un vēstnieki tusē, griež lentītes, dzer vīnu un ballējās. Ja jūs zināt, kāds tas darbs bija, kad Ojārs bija vēstnieks, 24/7 vai 7/24, lai atgūtu to, kas mums šodien ir, un noturēt. Un tāpēc es runāju par diasporu. Tāpēc es 4 gadus, pirms 4 gadiem nodibināju diasporas interešu grupu, lai jūs Saeimā saprotiet un cienat šo trimdas vēsturi un šo cilvēks šodien, kas ir pārņēmuši stafeti. Mārtiņš Andersons, Pēters Blumbergs, arī Eiropas Latviešu apvienība, un kad ārlietu ministrijai ir konsultatīvā padome, kas satiekās, kas runā un strādā. Tā,
Atgriežoties pie īstās tēmas, es aizrāvos ar šo, bet es domāju, tas bija svarīgi jums izstāstīt, ka Latvijas diaspora strādā ar Latvijas tēlu pasaulē. Ne tikai Latvijas institūta 99. gadā, kad Vaira Vīķa Freiberga lūdza Ojāram pārņemt Latvijas institūtu, 10 gadus veidoja Latvijas tēlu. Un ko tas nozīmē? Kad mūsu ārvalstu partneri saprotam mūsu vērtības, saprotam mūsu mērķus un kad viņi ciena mūsu mazo Latviju. Vēstniecība strādāja, konsulārā departaments strādāja, visi kopā, lai veidot Latvijas tēlu. Un Latvijas diaspora, jo šodien Austrālijā, Japānā, Ķīnā, visur, kur ir kādi latviešu uzņēmēji, kas strādā un dzīvo šīs valstīs, ir piederība ar mums. Tātad es gribētu pateikt jums arī par Saeimu. Šī Saeimā ir 64 sadraudzības un interešu grupas. Tad padomājiet par to. 64. Un jums ir atbildība darīt to pašu, ko es daru ar ASV un Kanādu. Aicināt vēstnieks, runāt par mūsu kopīgo sadarbību un ekonomisko attīstību, ko Bražs kundze tik ļoti cītīgi kopā ar Liju dara. Un es ceru, ka jūsu dienas kārtībā februārī, martā, aprīlī, maijā un jūnijā būs tikšanās ar jūsu vēstniekiem, un šis jautājums ir pacelts un atbalsts Ukrainai. Marks Karnīs, Pasaules ekonomiskā fórumā Davosā, un es ceru, ka jūs noklausījāties viņu runu, ja jums nav bijis laiks, lūdzu to darat, YouTube ir. Starp citu, Kanāda, mums ir Latvijā 2200 Kanādu virsnieku. Mums ir 250 ASV virsnieku, rotējošie. Marks Karnīs teica, viņam bija ļoti interesants formulējums, kas šodien ir īpaši interesanti. Ja mēs neesam pie galda, mēs esam uz ēdienas karta. Tagad tas ir tā ļoti kolorīts teiciens, bet es domāju, mēs saprotam to jēgu. Es varu teikt ar lepnumu sirdī, ka mēs esam pie galda. Mēs esam NATO, mēs esam Eiropas Savienībā, mēs esam labas gribas koalīcijā, ANO drošības komitejā. Mēs sargājam savus robežas un savu kultūru un savu latviešu valodu. Mēs esam atteikušies no Krievijas gāzes un stiprinām savu enerģētisko neatkarību. Mēs esam pie galda. Lai paliktu pie galda, mums ir jābūt tiešiem un godīgiem pret savām vērtībām. Šajā kontekstā pilnībā atbalsta ārlietu ministres aicinājumu Saeimai pieņemt politisku ziņojumu par agresoru sportistu, mākslinieku un citu agresijas pret Ukrainu atbalstītāju nevēlamību Latvijā. Es to atbalstu un es ceru, ka jūs arī. Klātbūtne pie lielā pasaules galda nav pašsaprotama. Tā prasa konsekventu politisku izvēli un ieguldījums drošībā. Drošība ir priekšnosacījums tam, lai cilvēki vispārīgi atvērtu atgriešanos Latvijā ar savām ģimenēm, ar saviem bērniem, ar savām zināšanām un pieredzēm. Arī šī saikne atspoguļojās konsekventiem skaitļiem. Es vēlos pagarināt. Lūdzu, apvienot debašu laiku. Vienlaiks diaspora sniedz arī tieši ekonomisko pienesumu, un es citēšu.
Jā, ka dinamisks avots ir ne tikai profesionāli, sociāli un ekonomiski, bet darbs ar diasporu ir konkrēta iniciatīva. Ārlietu ministrijas budžetā starpība ar diasporu tika paredzēta 175 000 eiro, un par šo finansējumu tika atbalstīti 73 projekti. Es tā domāju, un arī ļoti ceru, ka nākamgad budžetā būs vairāk naudiņas, lai atbalstītu bērnu nometnes, latviešu skolas un stiprinātu diasporu. Mums nav statistika, ka 14. Saeimas vēlēšanā piedalījās 26 000 Latvijas pilsoņu 81 vēlēšanas iecirknīs. Tas nav daudz, mums precīzi skaitļi nav, un mums ir jāstrādā vairāk, lai arī būtu mūsu diasporas vēlētājiem ērti un godīgi vēlēšana. Es ātri tagad pateikšu, ko es gribēju teikt pašās beigās. Mums ir jāieklausās diasporai. Mums ir jādzird viņu sāpes, viņu vēlēšanas un kā mēs varam viņiem palīdzēt. Un jāveido dialogu un jāpieturās pie saviem solījumiem. Praktiski ieguldījumi, kas nāk no visiem pasaulē latviešiem, tikai stiprinās mūsu demokrātiju. Mana Latvija, mana atbildība, Dievs svētī Latviju!